ko varētu iesākt savus YouTube video ar šādu skatu. Pēc nepilniem 3 mēnešiem ir ķīpsels izstāde, un man mašīna izskatās šādi. Un vēl ir jāizdara tas, kad ir jāizkrāso dzinēja telpa. Tu jūs ieslēgst te arī uguni. Dzinēja telpa ir maksimāli viss izņemts. Nu, tur vēl bišķī kaut ko tur paņems nost. Šito izvilks ārā, šitos viss paņems no otras puses izvilks ārā, nes nemētājās te. Bet, jā, tiks krāsot dzinēja telpa oriģinālajā violetajā krāsā. Protams, ka te vēl jātīra rūsīm bišķi un jāgruntē būs un tad jākrāso. Mašīna paliks zaļa, vai šis būs oriģināli violets. Nu, te tagad ir netīrs un man viņš būs smuks, jauna krāsa, tad viņas smuka metālīgi spīdēs un es viņu var lakošu un būs tik smuka. Aizmugurējs spārns. Šis ir no Polijas, jo Latvijai universāli jau neko nepiedāvā, jo kā cita varbūt nezinu universālim durvju līniju, nu sedanam viņi kaut kā šitā teniet, trūkst tāds gabals. Un lai būtu viss smuki, nebūtu pašam tur jāčakarījās, jāgriež vienu pusi, jāgriež otru pusi durvīm un kaut kas tur jāmēģina sataisīt kopā. Un vēl līnija precīzi smuki dabūt, protams, ka ņēma no Polijas unītim, bet viņam ir problēma tāda, ka viņam šitā ārējā mala ir diezgan taisna. Viņa nav tā kā tā oriģinālā kantīte, nu, kas ir būt līdz šejienē kaut kur. Nu, labi, vienalga līdz šejienē vai kā, bet ķipa tā. Un tā viņa tā, nu, ķipa aiziet uz āru, kā oriģināla kants. Parādīšu, karoči, nu, kā jau tāpat kā šitam palielam, arī kur mala, vai šitā kants tur nav, viņš ir visotiek taisns. Un es arī gribu, lai aizmugurējā kants, arka, būtu tieši tāpat kā aizmugurē. Te viņi bišķi ir, bet nu, viņi ir ļoti maziņi. Līdz ar to es pirkšu no Latvijas Phase 3 body kitu un liekšu klāt. Atkal te viss līpēšu nost un līmēšu malīni klāt. Nezinu, līdz kurieniem tur būs jāskatās, cik tālu tur kā. Bet jā, man būs smukāk malīni un līdz ar to viņi būs vēl vēlāk uz ārpakaļ 2 centimetriem. Tā kā man vajadzēs vēl šitam nereāli milzīgiem flanciem, nu labi, bet jau nevar redzēt. Vajadzēs vēl papildus likt klāt. Labi, te var parādīt, kāds flants ir. Nē, tāpat neredz. Tad jāņem no šitais, bet labi ir pofīgi. Tā kā būs mašīna aizmugurē vēl bišķi platāk, kas būs vēl agresīvāk. Un vispār kāpēc ar plānojās cits, daudz agresīvāks, bet no to tagad nepaspējas arī izdarīt. To varbūt kaut kur vasaras vidū. Nu, varēs sataisīt un nokrāsot, sakrāsot un uzlikt. Bet viņš būs no šķiedras. Jo tā, lai metā dabūtu, tur ir ļoti jāčakarējās un daudz jāmetina. Tā kā vienkārši taisīšu no šķiedras. Un, jā, īstenībā vispār nākošu gadu, no šitajā gadā es apskatu iziešu, bet nākamais gads es domāju, ka varbūt, nu tas ir tikai varbūt, ja redzēs, varbūt viņi tikai taps driftam. Protams, ka šitie smuka uztais, pēc tam būtu žēl kaut ko sasīst, bet nu kā ir, tā ir. Tā kā jā, nu rekur. Stūrs rieks noņēma visu to, eļas cilindrus, un koč jā, viss izņēma ārā, te pilns ar detaļām, viss vienkārši kaut kur mētājās. Bišķi bārdaks, bet nu, man tagad galvenais ir dabūt aizmugurējā arku. Labi, man tagad arī svarīgi dzinēja tāpu nokrāsot, tad tā ir visu gatavu. Bet te vajag bišķi, es pat nezinu, moškas tas smilšu trūkulu arī tīrīšu kaut ko bišķīt. Kur tās mazās rūsītes un tā, lai ir ātrāk jāčakarējās, jo mašīnas apakšu visu, nu, labi, visu liekšņā apakšu man ir tā kā virspusē rūsīna. Tur vajadzēs bišķi patīrīt, jā, standarta vieta, kur rūsē. Un kaut kur iekšā un kaut kur te iekšā, tā kā viss tiks ņemts nost pusrāms arī, jā, tāpēc arī stūrs reiki noņemt nost. Viss priekš tiks ņemt nost, mašīna tiks celt augšā, viss tiks strūklots. Vislielākā rūsa ir uz aizmugurējās tiltvietām. Pie detektora tur jau satīrīja visu, uzmetināja pasipāšos plāksnītes. Tāpat kā arī, kur šeit pasipāšos plāksnītes, šķiries un nopierēs un jēgas, jā. Kur te arī pasipāšos plāksnītes, aizmugurē arī pasipinošās plāksnes piemetinātas, kur smuki ar tīgu. Un vēl atliek šitiem tiltam. Bet tur būs jāgriež ārā, jo viens skrūja nolūs, ka mēģināja atskrūvēt, un tur metinās to jaunu bļodu iekšā, griezes vecu ārā. Un, jā, tā būs. Tā kā nostrūkot vajadzēs, jā, to vietu pa jaunu sametināt. Un arku. Nu, ka šī
Darbs vēl ir daudz, un lielākā problēma ir tajā, kad man garāža ir stundu braucienā no Rīgas tagad, jo te ir daudz izdevīgāk nekā kaut kur Rīgā. Rīgā tas būtu kaut 450 €, bet šeit ir 3 reizes mazāk pa lielam. Un tāpēc es paņēmu garāžu šeit. Un problēma ir tajā, ka es varu atbraukt tikai vienīgi vienu dienu nedēļā uz šeit, kas ir sestdien. Un ņemot to, kad izstādīju pēc 3 nedēļām, rūpi sakot, man ir laiks vēl pusotru nedēļu pa lielam, lai es šito visu izdarītu. Un es nezinu, kā es to vispār izdarīšu, tāpēc, ka tas ir laika ziņā, tas man ir ļoti nedara. Un arī finansiāli tas ir diezgan neizdevīgs pasākums, tā kā es nezinu, kā es visu šito izdarīšu. Un vēl lielākā problēma ir tā, ka te ir pilnīgi tukša garāža, un man šeit nav kompresors. Un man ir vēl jāpērk kompresors par 600 €. Un tas ir vislielākais iepaziens, lai es kaut ko vispār varētu gruntēt un krāsot. Tā kā, jā, es nezinu, kā es šito visu izdarīšu, bet cerēsim, ka saies. Zinu, kā es jau varētu to ārkārt netaisīt, aizbaut uz izstādā šitā ten, jo, nezinu, tur kaut kā mēla noskāsot vai acīs baigi nekrīt un tā, ja tas vēl apgaišais un Bet, jā, gribās visu uztaisīt tagad. Bet, es saku, tas ir, es tiešām reāli nezinu, vai es to visu paspēšu izdarīt. Vēl arī man priekšējais bumpers ir jākrāso tikai tāpēc, ka man viens gudrs cilvēks parkingā uzskrēja virsū. Lai gan, nezinu, tā ir palielam krāsa, mošte kaut ko nopulējot varētu dabūt nost. Tā ir tikai krāsa. Un pagaidām šito bumperu nekrāsot. Labi, tā varētu ar bumperi, jā, bet tāpat tās. Viss tas, kas te ir jāizdara vēl, tas ir vienkārši nereāli. Es tiešām nezinu, kā es to visu izdarīšu. Bet cerēsim, ka sanāks. Bet labi, šis būs tāds īsais video, jo YouTube es arī nenormāli ilgi neko neesmu līdz. Tā kā iesāksim šito gadu ar šādu video. Un, ja man viss izdosies, kas ir ieplānots un mašīna būs izstādē, uz ko es ļoti ceru, tāpēc, kad ir vēl visādi prikoli, kas izstādē plānojās būt, kā plānā ir, kad uz šitiem reliņiem, drīzāk ar citiem, es paņemšu noteikti jaunas stūlu reliņas, un man vēl būs jūsu tā jumta telts, kur trepīts iet sānā. Un tāds smuks universāls ar jumta telti izstādē vēl būs vienkārši nereāli krūti. Un pareizi. Tādā pašā krāsā, kā es krāsošu dzinēju telpu, tādā pašā krāsā arī būs šitā maliņa, jo viņa ir daudz rozīgāk nekā es cerēju, kā viņa būs jau uz balonī, kad es viņu nopirku, šitā bija balonī krāsa, viņa bija daudz tumšāka, bet izrādās, ka viņa ir reāli tik gaiša. Tā kā diska maliņa arī būs tādā pašā krāsā, jā, kā dzinēju telpa. Vispār tagad viņa vispār netīra un tā tālāk, bet ka viņa bija tīra un daudz maz spīdīgi, tad jā, varēja kaut ko saprast, jo tagad liekas, ka viņa vispār ir melna. Vispār neko nevar saprast, kādā krāsā īsti būs, bet būs reāli smuka oranžs, bet smuka violets un spārns būs, visa mašīna būs zaļa. Tā kā es jau pirms tam skatījos, kad bija zaļais spārns, te vēl viss bija tipa normālā krāsā, jo te arī vienkārši uzpūs melna krāsa, tāpēc arī jā, tur neko nevar saprast. Bet, labi, kač, whatever. Tagad neko nesapratīs. Īsti sakot, zaļš un violets, tumšs un tumšs violets, zaļš, tumšs violets, kas nereāli krūti izskatās kopā. Bet jā. Īsti sakot, tas arī būs viss šitā video. Un gaidiet, kad būs nākamais video, bet tie, kas nevar sagaidīt nākamo video, sekojiet man TikTokā, Next Level Workshop, man jauns profils. Un jā, Instagramā, kur es arī bildes lieku, ne tikai video kā TikTokā. Un jā, tur būs arī viss projekts daudz ātrāk redzams pa soļiem, kā viss bīdās uz priekšu nekā YouTube video. Jo nākamais YouTube video visdrīzākais būs palielam, tā kā mašīna būs gatava, ka viņi vedīs uz izstādi. Tā kā YouTube, labi, varbūt kaut kas no progresa būs, es īsti nezinu, bet te jau redzēsim, labi. Pār daudz jau te runāju, tā kā davai čau un sekojiet Instagramā, TikTokā un YouTube. Davai, viss.